neskatās. Sagaidīsim mums kaut kādus skatītājus. Vajadzētu vismaz 10, tad mēs varētu sākt. 13. Labrīt! Ēterā rīta Stīvais ar Zuti. Es negribēšu to laivu taisīt, es ilgi domāju, vai to vajag, bet par cik es esmu diezgan sociāli aktīvs un atraktīvs, tad es gribēju pateikt jums savu redzējumu, savu viedokli, izteikt savas domas par to, kas tagad notiek internetā, sociālajā vidē, Facebook. Ir tāds personāžs no Jelgavas internetā, visbravūrīgākais, vislielākais uzņēmējs vispār, kāds Latvijā ir bijis. Viņš ir biznesa haizivs, nepārspējams, vienkārši patīkams personāžs kādam varbūt, kurš ir pozicionē sev kā uzņēmēji. Tā pašā laikā viņš liek video, kur viņš lieto ļoti necenzētu leksiku, kaut kāds stulbs joks kopē un ataino. Un vēl ko viņš dara, viņš provocē cilvēkus komentāros. Arī man ir bijusi ar viņu saķeršanās kaut kādu laiciņu atpakaļ, kad viņš pie kāda no postiem sāka man braukt virsū. Es sāku par viņu ņirgāties, jo man tas diezgan labi sanāk. Viņš ir devis to orgānu, kas atrodas starp pleciem diezgan pilni, atšķirībā no daudziem citiem. Es sāku tur piedurties pie viņa. Tā piedurties, ka viņš man nobloķēja, viņš man uzrakstīja komentārus, kurus varēja atbildēt, viņš man nobloķēja, lai es nevaru atbildēt. Kur es tur sāku ierēkt, viņš man aicināja arī pie sevis uz Jelgavu apspriest šo situāciju. Lieki teikt, ka es nepaspēju aizbraukt. Un pēc tam viņš man tur atbildēja. Viņš veseli epipēja, bet viņš bija tur tāds nazis, nenormāls. Tagad vakar es redzēju video, ka viņš dabūja piepīpēt. Un šorīt kaut kā man izlicis, man tagad tie 5000 draugi ir visi man saicinājuši. Un izlicis video, kur viņš savā laivā taisnojās par to, ka otrs čalis bija 2 reizes lielāks, par to, ka viņš viņam salauzis degunu, par to, ka viņš ies uz kriminālu policiju, par to, ka viņam nāksies atbildēt. Cik lielam idiotam ir jābūt, lai komentētu un neparedzētu to, ka tur varētu būt čalis, kurš ir 2 reizes lielāks, kurš svar 90 kg vai 100 kg. Normāls latvietis, normāls vecis, normāls svars. Aizbrauc pie viņu. Viņš uzrakstīja, es arī redzēju to komentāru, par kuru viņš dabūja pērienu. Viņš uzrakstīja par tā personāža ģimeni, par viņu tēvu, ka tur tēvs ir mīkstais, tu esi mīkstais, tu kaut ko tādā garā. Un tagad viņš ir nolēmis ķerties pie vienīgā, ko viņi var. Viņš ir nolēmis ķerties pie iesnieguma policijā. Viņš uzrakstīs iesniegumu policijā, viņš ir aizgājis uz ekspertīzi, viņš ir pili konkrētākais. Pats smieklīgākais ir tas, kad man ar viņu bija konflikts, viņš man arī draudēja ar policiju. Viņam tas ir standartā. Uzrakstīt kaut ko, saprast, kad būs sūdi, un tagad ir jāskrien uz policiju. Es nesaprotu. Un es saprotu, ko tu vari teikt tajā policijā tajā brīdī, kad tu aizēji? Es internetā pateicu, ka tur viņa tētis ir lohs, un tad viņš atbrauc, iesit mani, salauz man degunu. Tagad davai sodiet viņu. Bāc, ko? Kur? Ja tu raksti komentāru, ja tu aicini pie sevis, un vēl es vienmēr atbildu pa vārdiem, es vienmēr visiem saku, kur es esmu, tikko kāds atbrauc, viņš skrien uz policiju. Es nesaku mīkstais vai cietais, nav jābūt kauslim un nav jākaujās uz ielas. Tas ir nepareizi. Tas nav pareizi. Bet tajā pašā laikā, ja tu to vien dari, kā provocē visus citus, lai dabūtu galvā, ja tu pozicionē sev kā baigi aso nazi, tad, kad kāds atbrauc pie tevis, tad tu raudi kā maza meitenīte. Tad man ir ieteikums visiem internetu komentētājiem. Savaldiet savus pirkstus, savaldiet savu slavas kāri, savaldiet savu vēlmi pēc laikiem un nekomentēt un netiršat virsū. Jo ir tādi cilvēki kā Zutis, kā tas čoks no Jelgavas, un tādi vēl ir 100 000. Un viņi var atbraukt pie jums un var iedot jums pērienu. Ja?
Un tajā pašā laikā, ko es ieteiktu valsts policijai un tiesību sargājošām instancēm, un tad varbūt izveidojiet Facebook policiju, kur tos visus, kas aicina pie sevis uz mačiem, nu tad sodiet viņus pirms viņi tiek sodīti, lai ir tā taisnība pasaulē, lai netiek sisti tie nabadzīgi. Jo šitā tas viss nestrādā, tas nav pareizi. Tur idiotam ir skaidrs, ka tas nav pareizi. Mans rekomendācijas Riepa Austrim būtu piezemēt savus Facebook aktivitātes, piezemēt savu bravūrību komentāros un varbūt labāk vienkārši stāvēt klusu, jo jebkurš loģiski domājošs cilvēks saprot, ka viņš ir konkrēts lohs, kurš provocē normālus čaļus, lai viņi iedod viņam pērienu. 90. bija tā, ka ja tu kādam kaut ko pateici sliktu, tad tev par to sodīja. Tad nāca laikmets, kad ja tu kādam kaut ko pateici sliktu, viņš tev iedeva galvā un tu varēji dabūt par to naudu. Tad bija tāds vesels ķirpīlu bizness, ja, kad iedeva man pa žoklu, davai 200 eiro vai 400 lati, vienalga, kurā starpā es neesmu maksājis, man vienalga, man nevienam, bet tas neskaitās. Tagad ir laiks, kad tu Facebookā uzdarsi, tev iedod pa mutu un tu skrien pie mentiem. Teorētiski no tā labuma negūs neviens, jo iesniegumu vairs atpakaļ paņemt nevar, tā kā naudu no viņa īsti dabūt nevar, tu vari tikai pierādīt kādam to, ka tu esi lohs, aizejot uz policiju un uzoties par to, ka tev iedod galvā dēļ komentāriem. Varbūt vienkārši Facebookā vajadzētu izslēgt komentārus. Bet tas jau sāk palikt smieklīgi. Bet no otras puses ir arī jāsaskat, arī ir pavasars un jāsaskat tajā visā arī kaut kas labs. Saulīt tomēr caur mākoņiem spīd un varbūt vēl viens čāls pirms viņš komentāros rakstīs, cik viņš ir varens, kāds viņš ir biznesmens un ka viņam ir 6 mašīnas bez kredīta. Lai gan normāli uzņēmēji saprot, ka naudu iesaldēt nav labāk mašīnas ņemt kredītā, bet tas nekas man viņam mācīt par biznesu. Varbūt jūs sapratīs to, ka nevajag tā rakstīt, nevajag likt tādus video un nevajag tā uzvesties. Ir jābūt kaut kādai ētikai arī no to pašu varoņu puses. Domāju līdzi. Tas arī bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Es ceru, ka es priecājos par to, ka viņu sodīja. Es nosodu to, ka viņu sodīja uz ielas, varbūt nedaudz, kaut gan varbūt arī nē, jo viņš pats viņu uzaicināja. Katrā gadījumā liels respekt tiem čaļiem, kas pie viņa aizbrauc. Es pilnībā jūs atbalstu iekšēji, neoficiāli un ceru, kad šis te beigsies un kad nebūs vairs konflikti internetā, nebūs vairs stulbu komentāru un cilvēki dzīvos mierīgi un saticīgi un savas negācijas izliks boksringā. Lai jums visiem forša diena, esiet pozitīvi, ārā pavasars, drīz meitenes sāk staigāt īstos svārciņos un viss būs atkal skaisti. Čau!